Visiem sveiki! Šodien mēs šūsim mētuli. Jums ir jāsagatavo šie lekāli. Man ir mētelīts sašūts arī. Lūk, tā viņš izskatās. Ar kabatiņām. Ar jostiņu. Lūk, šāds. Lūk, tad mēs šūsim šo. Lekāli būs šie. Dažiem meitenes ir šīs saldumiņš, dažiem ir šīs saldumiņš. Bet viņi ir vienādi, vienkārši, ka nedaudz tas tonītis atšķirās. Lūk, jums ir jāizgriež visas šīs detaļas no papīra. Es tam laiku netērēšu, esmu izgriezus, lai mums īsāki tie video, jo tiešām ilga lādējas. Un es esmu arī daļēji izgriezusi detaļas no audumiņa. Man ir muguriņa, man ir viena priekšiņa, man ir divas piedurknītes un divas kabatiņas. Lūk, šādi. Mēs tagad ar jums izgriezīsim priekšiņu. Es parādīšu arī ar aizmuguri, kā ir. Aizmuguri var izgriezt divos variantos. Es parādīšu ar citu audumiņu varbūt. Ja? Vai nu jūs salokat pa viducīti, izvēlaties līniju, piemēram, jums būs zilā līnija pa vidu, jūs salokat šādi. Un paņemat muguriņu un liekat klāt lekālu pie locījuma. Lūk, šādi. Jums ir uzrakstīts šeit pa vidu locījums vidus. Vai nu cits variants, jūs paņemat audumiņa gabaliņu, pieliekat vienu pusīti. Jā, man te sanāk, kad pelēkā un zilā līnija. Man tā sanāk. Es parādīšu. Lūk, tā man sanāk. Un pēc tam jūs pārsviežat šādi. Jā, pa viducīti šādi. Un pārsviežat šādi no tās vidus daļas. Un atkal apvelkat, piemēram, es ceru, ka dažiem jau ir varbūt vai no grīdas, vai no ziepes gabaliņš. Un tad izgriežat. Man ir aizmugure gatava, bet man ir tikai viena priekšiņa, un es jums parādīšu, kā izgriezt priekšiņu. Jums ir taisnīgs stūrītis, man tie ir pārpalikumi, gabaliņi pārpalikumi, tāpēc viņš ir tāds nesmuks. Lūk, tā ir viena priekšiņa, mums vajadzētu tādu pašu otru, bet mums ir jāsaliek šādi audums, šādi meitenes ar šīm pusītēm viena pret otru. Un mēs skatāmies, šeit ir līnijas. Šeit ir pelēka līnija, tas būs viducītis, priekšas viducītis. Mums vajadzētu izdarīt tā, lai šeit arī būtu, lai viņas būtu pilnīgi identiskas. Jo mēs šeit locīsim, mēs darīsim šādi, to es parādīšu, lai jūs saprotat. Tad, kad mēs šādi aizlocīsim, mums ir jābūt nedaudz redzamam tam zilajam tonītim vai sarkanajam. Tas būtu labāk.
metālītī tās izskatās šādi. Šajā redzat. Viņai šeit ir sarkanas līnijas atstātas. Un tad tas baltais, tā baltā maliņa ļoti labi izskatās. Tā kontrastaini. Lūk, tāpēc mēs mēģinam pielikt pie audumiņa tā, lai mums ir tā pelēkā līnija. Un vai nu apvelkam ar ziepīti, vai nu paņemam ar adatiņām. Jums jābūt divām komplektām. Divas varbūt ir pamaz, bet meitenes saliku, cik bija. Lūk, spoguļu attēlā ir salikts, ir piestiprināts, lūk šādi. Un tagad mēs griežam ārā otru priekšņu. Kāpēc es visu mēģinu vairāk izgriezt jau iepriekš, jo baigi garie video sanāk meitenes, un tur baigi, kamēr ielādējas, es mēģinu tomēr nedaudz īsākus. Nu, tās meitenes, kuras ir noskatījušas tos pirmos video, es domāju, ka jau ir kaut kāda saprašana vai ne. Ja nav, meitenes noskaties pirmos video. Jo tur ir kaut kādas varbūt atbildes. Tā, man šis tā īsti nebūs vajadzīgs. Lūk. Divas priekšējās detaļiņas ir izgrieztas. Un mums vēl vajadzētu, es nezinu vispār, vai jostiņu jūs šūsīt vai nešūsīt, tas varētu būt pārāk ilgi. Nu labi, mēģināsim. Tā. Es jums pateikšu, cik tā jostiņa būs gara. Jostiņa būs dikti gara. – 34 centimetri. Jūs varat pierakstīt sev pie. Es parasti tā turu. Ja man kaut kas vēl jāpieraksta, tad es paņemu un pierakstu, piemēram, šeit uz aizmugures jostiņa 34 centimetri gara. Un platumiņš viņā ir, nu, sanāk 1 centimetris, jā, tad arī pierakstam 1 centimetris platums. Nu, šeit sanāk tā, ka mums ir tās strīpiņas. Jūs vienkārši izgriezīsiet, piemēram, to pelēko jostiņu. Te viss ir samērā vienkārši. Pagatām nokšķi. Tā. Kur es te varu izgriezt jostiņu? Piemēram, šeit. Tas vai nebūs 34, jā, es teicu. 34, jā, tad es vienkārši izgriezīšu šeit.
Tā lūk. Tā būs jostiņa. Un ko mēs tālāk daram? Pirmais, kas mums ir jāizdara, šeit ir tāda situācija, šeit ir kabatiņas, bet ar kabatiņām ir tāda lieta, ja piemēram kabatiņai, kur man tie priekšņi, ja kabatiņa būtu tikai uz priekšējās daļas, ja, šeit šī kabatiņa ir tā kā, šeit mums būs šuvīte, sāna šuvu, un kabatiņa tā kā būs tā šuvis. Bet, ja, piemēram, kabatiņa ir tikai šeit kaut kur, tad es, principā, no sākuma sagatavotu kabatiņu. Tas būs pirmais, ko es darītu. Un pēc tam, tad es visu pārējo darītu. Bet šobrīd mums ir vajadzīga tā sānu šuvīte, jā, lai mēs varētu dabūt to kabatiņu virsā. Tāpēc pirmais, ko mēs daram, mums atkal ir jāapvieno pleci. Pleci mums ir šeit augšā. Un priekšņām ir šeit augšņa, jā. Tad mēs izdaram tā, mēs saliekam vienu pret vienu, to es parādīšu. Tā kā nedaudz krusteniski sanāks, redzat? Un otru arī plecu. Tā arī jābūt meitenēs, krusteniski jābūt. Un šeit, tad pa augšņa mēs nošujam, es eju šūt. Lūk, es nošos plecus. Ja. Te var bikiņu papucēt, lai ir glītāk. Ļoti nedaudz esmu izgriezus. Nogriezus. Tā. Pleci mums ir gatavi, un tālāk mums ir jāpiešuj piedurknītes. Piedurknēm ir priekša un aizmugurē. Mums ir pierakstīts uz lekāla, šeit ir priekšiņa. Tad mums ir jāatrod, kur ir priekšiņa. Nu, man ir šī. Un mēs varam atzīmēt sev priekšiņu. Es punktiņu pielieku, jā, šādi. Un arī otrai detaļā mēs atzīmējam, ka tā ir priekšiņa, lai mēs varētu orientēties. Un tagad, ja mēs izdarām šādi, tā mums ir priekšiņa, un tad pagriezīsim pret sevi. Mums ir jāpiešuj tagad piedurkne. Lūk, šīs ir priekšiņas divas, un skatāmies. Man šeit ir priekšiņa, tātad man piedurknīte būs šādi, un otra būs šādi. Jā? Atceramies tie, kur ir skatījušies tos iepriekšējos video, kā mēs piešujam, jā, padusīte pie padusītes. Padusīte. Un tad mēs šeit šūsim klāt līdz šejienē, līdz šai padusītei. Jā, šujam gan vienu, gan otru pusīti.
Tā, esmu nošūs bez pieturknītes, lūk, kas man sanāk, kā jums te parādīt. Lūk, redzat? Un, lūk, kas mums veidojas. Lūk, es tam nedaudz piepucēšu. Lūk, es parasti nedaudz nogriežu tā, lai te ir maksimāli glīti visakurāti, jā. Jūs arī varat to izdarīt, ja jums tur kaut kas nav sanācis. Bikiņš, kībi, greizi, kā tik jums tas tā piedurknīte ir iegriezta vai iešūties, atvainojos. Pat te griežu, tāpēc saku par iegriešanu. Tā, nu, mums šis viss ir izdarīts. Ko mēs tālāk daram? Mums tajā mētelīt tad ir tās tā kā atlocījums. Nu, tā esmu izdomājis, tāds ir tāds dizains, bet, nu, principā tas mētelīts varētu būt bez atlocījuma. Skaties, tās ir priekšņas divas, lūk, šī priekšņa un šī. Mēs atlokam no aptuveni pusīti pelēkā. Tā, lai, tā es to iezīmēšu. Līdz pusītei sanāks, nu, lūk, ja mēs atlokam, sanāk, ka pusi tās zilās līnijas paliek mums. Jā, šādi. Un mēs to izdaram ne visā garumā. To sprādīšam. Ne visā garumā, bet mēs mums tā līnija paliek smailāka un smailāka. Un pēc tam izzūd. Tuvāk jau apkaklītei, kad mēs nonākam tuvāk pie apkaklītes, mums tā kā viņa izšķīst. Tūlīt es piestiprināšu un jums parādīšu, ko es domāju. Es nezinu, kā paskaidrot. Redzat? Līdz šejienē viņai iet, un te viņa tā kā pazūd. Te mums sākas plecs. Lūk, šādā variantā. To tā mēs izdaram gan vienai pusītei, gan otrai. Un pēc tam mēs vienkārši šeit nošujam gar pašu maliņu. Šeit par pašu, nu, kaut kur 1,2 mm. Šeit pa šo 1,2 mm. Tā būs pirmā šuve. Un tad otru blakus arī vēl bišķi tālāk. Nu, tā kā tie, kuri šo ar rokām, varbūt vienkārši vismaz nedaudz pietiec ar tā, lai tā kā ir šāds variants.
es eju šur. Tā, esmu nošūs arī, kas man ir sanācis. Te ir divas, ko jums parādīt, redzat? Tā kā divas šuvītes blokus. Nu, laikam būs izplūdis, kvalitāte būs sakta. Nu, tā, jā. Tā, tad, lūk, kas mums sanāk, mēs esam tās priekšņas izveidojušas. Lūk, tāda ir priekšņa. Tā, bet tas vēl nav viss, mums vēl ir tas pats jāizdara ar piedurknītēm. Redzat, kādas mums piedurknītes ir arī, ja? Mums tam ir domāts centimetrs aptuveni. Un ko mēs tad daram? Mēs paņemam arī aizlokam aptuveni to centimetru. Mēs varam nomērīt, vai tam mums sanāk. Nu jā, aptuveni ir centimetrs. Tūlīt es piespraudīšu un parādīšu jums. Lūk, tā ir piedurknīte, un mēs arī tā atlokam centimetru, un arī gar maliņu, tāpat kā šeit, mēs nošujam.
paies piedurknītis nošūtas man ir. Ok, tad kas tālāk notiek? Tālāk mums ir jāapvieno piedurkne un sānu mala jāizveido. Nu, vēl jūs varat izdarīt šajā brīdī vēl sekojošu lietu. Jums tā kā ir atzīmēts, kur būs kabutiņa, un jūs varat pielikt to lekālu un, piemēram, atzīmēt, ka aptuveni šeit jums būs kabutiņa. Kā mēs to izdaram, meitnes, pieliekam pie apakšiņas. Lūk, šādi, jā. Bet atceramies, ka mums minus centimetrs ir aizgājis. Vienkārši orientēties pēc tās apakšiņas, lūk, šeit. Jā, pēc apakšiņas. Un sānā, lūk, šeit jūs varat atzīmēt, iezīmēt, ka šeit jums būs kabutiņa. Lūk, šādi. No vienas pusītes un no otras. Un ja jūs neesat pārliecināti, vai tas augstums ir pareizs, pārbaudam no paduses, numēram aptuveni 4 cm. Un arī tepat būs no otras puses arī aptuveni 4 cm. Arī atzīmējam, ka tur būs kabutiņa. Un tālāk, tagad mums ir jāapvieno šīs viss. Ar tām labajām pusītēm ir jāsaliek, kā jau es rādīju iepriekšējās video. Lūk, šādi. Piedurknes maliņa, padusīte. Es vienu sānu tūlīt jums parādīšu. Un no padusītes līdz maliņai. Redzat? No šejienes līdz padusītei un no padusītes līdz maliņai šai. Gan vienai pusē, gan otrai pusē tas ir jāizdara. Un nošujam. Ar šo maliņu mums ir jānošuj kaut kur no 5. Lūk, tā ir sānu mala kopā ar piedurkni. Nošujam. Minūtes, meitenes varbūt tā labi.
Es parādīšu, lūk, esmu sašūsi sānu maliņas. Šādi, jā. Tas ir no priekšņas. Neslēgam jūs izslēgšu. Un tad būs divas daļas, un otrā daļā es tad visu arī parādīšu. Ok?